Sveicināts manā YouTube kanālā, mani sauc Matijs Jākapsons, esmu ģitārists un ģitāras spēles pasniedzējs, un šajā video nodarbībā es tev nodemonstrēšu ļoti praktisku uzdevumu, kā tu vari pilnveidot savu solo tehniku, improvizācijas vai arī vienkārši solos atcerēšanas kontekstā. Tad viena no galvenajām problēmām, ar ko ģitārists saskarās, kad viņš sāk improvizēt pāri harmonijai, ir spēja šai harmonijai izsekot līdzi. Un ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, kas tev varētu palīdzēt šo savu spēju pilnveidot un attīstīt, bet neatkarīgi no tā, kur uzdevumu tu paņem, ir ļoti svarīgi saprast, ka šie uzdevumi prasa ļoti daudz laika, tāpēc esi pacietīgs un negaidi rezultātus uzreiz. Tāpēc arī šo konkrēto uzdevumu, ja tev vajag atgriezties pie šie video atkārtoti un vēl tam tik daudz laika, cik ir nepieciešams, lai tu justos ļoti ērti to darot. Viens no indikatoriem, kā tu vari zināt, ka jūties ļoti ērti to darot, ja tu vari to mierīgi nospēlēt un nodziedāt vienlaicīgi ar nošu nosaukumiem. Nu tad ķeramies pie lietas. Mūsu akordu secība mums ir lā minors, fa mažors, do mažors un sol mažors. Uzdevums ir sekojošs. Katru reizi, kad skan konkrētais akords, tev ir jāspēlē šo gāmu no šī akorda pamatnotes līdz tai pašai notī oktāvu augstāk. Es demonstratīvi nodemonstrēšu vienā formā, bet tas pēc tam ir jādara visās formās. Un ejot atpakaļ, mēs sākam nospēlēt no pamatnotes līdz tai pašai notī zemāk. Daudz informācija, ķeramies pie lietas pa maziem solīšiem. Tad, ja mēs esam pie pirmā akorda, kas ir lā minors, tad mēs nospēlējam šo gāmu no šī akorda pamatnotes, kas ir lā, līdz tai pašai notī oktāvu augstāk. Šajā formā to var darīt arī šeit. Pēc tam, kad sāk skanēt fa akords, mēs spēlējam šo gāmu no nots fa līdz notī fa oktāvu augstāk. Tad, kad sāk skanēt do akords, tas pats uzdevums, bet no do līdz do. Un noslēdzošais 4. akords sol, no sol līdz sol. Šajā formā tur spēlēt arī oktāvu augstāk. Un pēc tam, kad tu šo esi izdarījis, tu pārslēdzies uzreiz uz nākamo formu, tieši tas pats uzdevums. Tad tas pats šeit, šeit un arī šeit, kopā visās 5 formās. Un pat ja tev šobrīd liekas, ka tas ir vienkārši, tu vari pamēģināt to izdarīt patstāvīgi, bez backing track, bet tad, kad tu jūties tā, ka tu vari izdarīt jau, relatīvi, teiksim tā, ar mazu intelektuālu piepūli, nākamais solis noteikti ir strādāt pie backing track, kur tu vari arī atrast manā YouTube kanālā un nostiprināt to tieši tādā veidā. No tad, tagad es esmu nodemonstrējis šī uzdevuma, šīs teorētiskās nianses, pamēģina man kopā izspēlēt kopā visās 5 formās. Un būtiski piebildi, tad, kad mēs esam nospēlējuši visas 5 formas, mēs atnāksim arī atpakaļ, bet atpakaļ spēlēt, mēs spēlēsim no tonikas līdz tonikai ejot uz leju. Atceries, ka mūzikā viss, kas var iet uz augšu, var iet arī uz leju, un ir ļoti svarīgi pie tā trenēties no dažādiem atskaites punktiem, kur tu sāc. Gan no apakšas, gan no augšas, gan arī, ja, piemēram, šeit ir formas, kurās var nospēlēt vairākās oktāvās, tad arī ņem vērā arī šo faktoru. Gatavs? Aiziet no lā līdz lā. No fa līdz fa. No do līdz do. Un no sol līdz sol. Mainam pozīciju. Mainam pozīciju. Un pēdējā forma.
Ejam atpakaļ. Tāds uzdevums. Un tad video noslēgumā es iedošu kaut kādus būtiskus komentārus, paredzot varbūt situācijas, kuras varētu likties aktuāls. Pirmkārt, ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli, var uzrakstīt man sociālajos tīklos, jo daudz no šīm lietām daudz ērtāk un saprotamāk var izrunāt tieši klātienē. Tad pirmais, kas tev būtu jāzina, ir kā nospēlēt mažoru gamu pa visām 5 formām. Ja tu vēl to nemāki, tu vari atrast manā YouTube kanālā Workout, kas tieši liek fokusu uz šo uzdevumu. Tad pēc tam nākamais, kad šīs lietas spēlē, tev jāsaprot, ka viss, ko mēs darām, ir viens un tās pašas nošu kombinācijas, vienkārši dažādās vietās uz ģitāras grifa. Piemēram, ja šeit nospēlēju lasī do, re, mi, fa, sol, la. Tieši tās pašas notas mēs spēlējam arī citās formās. Līdz ar to, ja tu vēl šo neesi sapratis, tad varbūt pamēģini nemaz neapspēlēt visus 4 akordus, bet pamēģini to izdarīt tieši pāri šim pirmajam akordam, lā minoram, un paskaties, vai tu spēj to uztvert. Ļoti svarīgi, lai attīstītu savu muzikālo priekšstatu, ir to spēlēt ne tikai vienkārši kā mehānisku vingrinājumu, bet arī būt spējīgam to saslēgt ar savu dzirdi kopā, tāpēc mana rekomendācija būtu pamēģini to pašu spēlēt un arī dziedāt vienlaicīgi. Tad vēl viens komentārs, kas būtu, ir pieņemsim, ja tev vēl nav īsti skaidrs, kāpēc šāds vingrinājums mēs pilnveidojam, ir tāds, ka jā, šīs pats par sevi izklausās kā vingrinājums, un tu diez vai improvizācijā vai savā solo tehnikā kaut tādu liktu iekšā, un tad, kad tu improvizē, protams, ir jāapgūst daudz dažādas interesantas melodiskas idejas, ja tev ir savu mīļākie ģitāristi, tev ir jāanalizē viņu šī te harmoniskā izpratne, melodiskā vārnīca un tā tālāk, bet ir ļoti svarīgi būt spējīgam orientēties visās 5 formās dažādu faktoru dēļ, jo, pieņemsim, reizēm tu spēlēsi kaut kādas melodiskas idejas, kuras vienā formā tev var likties ērtākas kā citās, un lai tu spētu to ātri atpazīt un nonākt pie secinājuma, kas tev ir tās ērtākās pozīcijas, kurās spēlēt konkrētos kontekstos, ir jābūt tādai sistemātiskai izpratnē par visu grifu, un tas ir ļoti laikietilpīgs uzdevums. Tieši tāpat arī šī spēja apspēlēt harmoniju, viņa būtu jāsāk noteikti ar kaut kādiem praktiskiem uzdevumiem, kuros spēj reāli izprast, vai tu progresē vai nē. Un jā, it kā varētu mēģināt uzreiz sākt spēlēt kaut kādas melodiskas idejas, un tas nenozīmē, ka tev tas nav jādara, bet tajā pašā laikā ir tāda lieta kā bāzes tehnika, neatkarīgi no tā, kāds stils tu spēlē, vai tas ir roks, vai tas ir blues, jazz, funks un tā tālāk. Šī spēja apspēlēt harmoniju ir ļoti svarīga. Un, ja tu izdomā, piemēram, sākt jau ļoti kaut kādu advancētu džēza stand-up, kur šī harmonija jau iekļauj 7 akordus, nevis tikai 3 skaņus, un tā, tad varbūt tā, ka tas priekš tevis ir par grūtu, tāpēc šāds te vienkārši uzdevums ar ļoti populāru akordu secību, manuprāt, ir ļoti labs, jo šī secība ir diatoniska, visi akordi nāk no vienas tonalitātes, un arī šī akordu secība ir ļoti īsa, tikai 4 akordi, kurus paturēt prātā.
Tāpēc, jā, ceru, ka tev šis video likās noderīgs. Ja tā var atstāt kādu komentāru, ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli pie manas klātienē, var uzrakstīt sociālajos tīklos. Ceru, ka iemācīsies kaut ko jaunu. Atā!